Sveiks, klausītāji! Es esmu Līga Pauliņa, juriste, vadītāja, supervīzore un šī podkāsta autore. Mana misija ir mudināt cilvēkus darīt to, kas viņiem sniedz gandarījumu sajūtu. Es palīdzu gan atrast savu aicinājumu, gan izprast savas bailes un ierobežojumus, lai tos pārvarētu un izvēlētos darīt to, kam redzi jēgu. Esiet sveicināti podkāstā par to sajūtu. Kas tad ir tā sajūta? Ko tā nozīmē un priekš kam tā ir vajadzīga? Lai to saprastu, es gribētu sākt ar jautājumu tev, klausītāji. Vai tu esi laimīgs tajā procesā, kā šobrīd rit tava dzīve? Manā dzīvē šis jautājums aktualizējās pirms vairākiem gadiem. Uzdodot šo jautājumu sev, es sapratu, ka man ir bail no dienas, kad man būs 108 gadi, gatavošos jau doties citos piedzīvojumos, un atskatoties atpakaļ es sapratīšu, ka esmu pavadījusi savu dzīvi velti, darot to, kas man riebjas. Tikai tāpēc, ka es nebiju pietiekoši drosmīga. Tā būtu ļoti skumja sajūta. Es biju cilvēks, kas ļoti skaidri zina, kas viņai nepatīk, bet kurai nav ne mazākās nojausmas, kas patīk. Sekoja kursi, mācības, sarunas, dusmas, padošanās. Kur meklēt? Tev liekas, pelnīšu daudz, būs gandarījums. Un nav. Būs man tāds amats, būšu liels priekšnieks, varēšu lemt un vadīt, ietekmēt, noteikt, tad būšu laimīgs. Un nav. Tas vecais stāsts, būs man māja, kādu es gribu, mašīna, kādu es gribu, vīrs un suns, un tad es būšu laimīga. Tā nu ir vīrs, brīnišķīgs, suns gudrs, māja pie jūras, mašīna pilnpiedziņas, bet laimes nav, jo nav tās sajūtas. Es pati ilgi taustījos, eksperimentēju, pievērsu uzmanību savām vēlmēm, tam, kas piesaista manu uzmanību, sāku ieklausīties, kad saņēmu atzinību par to, ka kaut kas man sanāk labi, nebija viegli tam noticēt. Lielākais pagrieziens notika brīdī, kad es pārtraucu meklēt lietas, vietas, amatus, es sāku meklēt sajūtu. Es sapratu, kā es gribu justies, un tad radīt apstākļus vai nodarbošanos, kas šo sajūtu sniedz. Man tas bija svarīgi, jo es gribēju, lai tajos 108 gados, atskatoties, varu pateikt, ka bija forši. Jā, nebija šokolāda visu dzīvi, bet bija forši. Un šis podkāsts ir par to, kā iet procesu, lai ir forši. Kāpēc man vajag par to runāt? Jo es gribu, lai man apkārt ir cilvēki, kuriem ir šī sajūta, kuri bauda dzīvi. Es gribu šos cilvēkus redzēt uz ielām, es gribu viņus satikt dažādos fórumos, es gribu ar viņiem runāt un pavadīt laiku, es gribu ar viņiem veidot sabiedrību, kurā ir kaifīgi dzīvot. Foršo sajūtu, protams, veido daudz elementi. Bet, lai podkāsts nekļūtu par tādu kā rubriku, kā būt laimīgam, es saviem viesiem jautāšu par konkrētu, nozīmīgu mūsu dzīves daļu – nodarbošanos, profesiju un karjeru. Šīs dzīves daļas piepildījums lielā mērā noteica to, kāda ir mūsu apmierinātība ar savu realitāti. Kāpēc mūsu iespēja laikmetā par to joprojām ir jārunā? Jo aizvien daudziem šķiet, ka nedrīkstam kāpt ārā no sava lauciņa. Mums ir mācīts, ka ja tu esi izvēlējies vienu ceļu, tev uz tā ir jāpaliek. Nav ko lēkāt. Ir ieguldīts laiks, pūles, līdzekļi. Nedrīkst to vienkārši izmest miskastē. Es uzskatu, ka neviena izvēle nav nolemtība, neatkarīgi no ieguldījumiem. Izglītība, profesija, dzīvesvieta, attiecības. Nav tā, ka ja tu reiz esi dzīvē šādu lēmumu pieņēmis, tas ir līdz nāvi mūs šķirs. Piemēram, man pašai ir maģistra grāds jurisprudencē. Uzreiz pēc vidusskolas manai dzīvē tika iedots vektors, un ilgi man nemaz neradās jautājums, vai var citādāk? Jā, var jebkā, jebkad un jebkurš. Es to sapratu, kad kļuvu par uzņēmumu vadītāju. Pirms tam strādāju par juristi. Juridiskā izglītība, protams, ir ļoti vispusīga, un tā man ļāva saprast biznesa lēmumu pieņemšanu un atbildību, bet vadītājas prasme man nebija. Aizgāju mācīties supervīziju, lai labāk varētu vadīt komandu. Un tur es sapratu, ka man patiesībā ļoti patīk palīdzēt cilvēkiem meklēt risinājumus profesionāliem izaicinājumiem.
Tā es ieguvu otru profesiju, un tagad esmu diplomāta supervizore. Strādāju ar individuāliem un korporatīviem klientiem. Tas, kas man ļoti patīk supervīzijas procesā, ir absolūti efektīvs skats no malas. Mēs katrs varētu atbalstīt sevi pats, bet cilvēka daba ir ļoti viltīga. Mūsu smadzenes, jeb prāts, nav ieinteresētas, lai mēs ļoti aktīvi kaut kur darbotos. Esam būvēti, lai barotos un izdzīvotu, un lai vairotos, bet tas pēc tam, kad esam pēduši un drošībā. Un tad iedomājies, tu pēkšņi izdomā, ka iesi kaut ko mācīties un kaut ko tur darīsi, kad dzīvē viss ir it kā stabili, bet laimes nav un ir bail. Un tu uzdod savu jautājumu, es varu sev kaut kā palīdzēt tikt galā ar bailēm? Un prāts atbild, bet, protams, aizej noslēpies, nelien ārā un paņem desu vēl līdzi, lai slēpnī ir ko ēst. Bet tu saki, nē, pagi. Bet es gribu iet un darīt un kļūt par vadītāju, skolotāju, treneri, influenceri. Un prāts atbild, kādu vadītāju? Dīvāns ir? Desa ir? Ko tev vēl vajag? Smadzenes ir diezgan slinkas. Un otra lieta, ko tās mēdz darīt, lai tu tur baigi neaizrautos ar kaut kādām aktivitātēm, tās atkal un atkal izdomā mums stāstu. Loģiski, ka tev ir bail. Kur tev taču ir tādi un tādi pienākumi, un vispār sabiedrība tevi nesapratīs, un vīrs vai sieva tevi nesapratīs, un vispār tevi nosodīs, un atceries, tu esi audzināts citādi, un tu nevari un nedrīksti tā darīt. Tu to atceries? Malacis. Sēdies, dīvāns, desa. Mēs, protams, varam ar savām smadzenēm sarunāt labāk arī paši, bet tā prasme ir jātrenē. Taču tam var iziet cauri arī ātrāk un vieglāk. Ar koču, supervizoru, terapeitu. Ar atbalsta personām mēs varam ielikt nākamajā ātrumā. Šis process tev liks atbildēt uz jautājumiem, uz kuriem tu atbildēt negribi pats. Man arī pašai patīk strādāt ar kādu profesionālu no malas, pat ar visām manām zināšanām. Lielisks piemērs no manas pieredzes. Man bija sesija. Lai sesija notiktu, ir jābūt pasūtījumam, jeb jautājumam, ar ko tu esi atnācis strādāt. Toreiz tajā situācijā mans jautājums bija saistīts ar to, ka nevirzījās darbi uz priekšu, jo mēs ar tiešo vadītāju bijām sabloķējušies kādā jautājumā. Un man visu laiku bija attaisnojumi, kāpēc es nemeklēju sev labvēlīgu risinājumu. Un supervizori mani klausoties saka, tad nedari neko. Tas jautājums man pilnīgi izsita no līdzsvara. Nedarīt neko nozīmē palikt situācijā, kas man nedara. Bet supervizori saka, tu tikko brīnišķīgi izstāstīji visus iemeslus, kāpēc tu neko nevari darīt. Tu izvēlies, lai paliek viss kā ir. Nē, es varu darīt. Jā, vari. Un kad tas ir pateikts, no šī punkta varam virzieties uz priekšu. Tu pats sev tā nepateiksi. Tāpēc supervīzija ir ļoti noderīga. Tas ir mans ceļš. Mana sajūta. Esmu to atradusi šobrīd. Varbūt tas mainīsies atkal. Tad es ļaušu tam notikt. Galvenais, ko esmu iemācījusies, ir sekot sajūtai. Man pagāja ilgs laiks, kamēr es nonācu līdz šai apziņai. Bet tagad es ticu, ka to var jebkurš. Un tieši tāpēc es gribu aicināt tevi, klausītāji, arī piedalīties, uzdot sev jautājumus un meklēt godīgas atbildes. Turpmākajos raidījumos man pievienosies fantastiski iedvesmojoši cilvēki, kas ir bijuši drosmīgi piedzīvot transformāciju procesu, mainījuši nodarbošanos, sfēru vai dzīves vietu vai dzīvesveidu, lai darītu to, kas patīk. Mēs runāsim par izaicinājumiem, bailēm, lūzumu punktiem, pētīsim veidus un metodes, kā ielikt šajā procesā, kā arī es dalīšos ar savu pieredzi un zināšanām, secinājumiem, mācīšos pati un dalīšos tajā ar tevi. Katram no šiem cilvēkiem, kurus aicināšu, ir savs stāsts, savs ceļš, taču viņus vieno tas, ko es redzu kā milzu vērtību. Viņi ir spējuši ieraudzīt un sekot tai sajūtai. Paldies, ka klausījies un biji ar mani, Līgu Pauliņu. Šis ir podcasts par iedvesmojošiem cilvēkiem, drosmīgiem lēmumiem, bailēm un pats galvenais par to sajūtu.